Tad, ja mums ir kaut kādas līnijas, tam nav kontūrs, kur kontūra viena līnija, kontūra otrā līnija. Jā, re, kur ir divas līnijas. Viņas nav šobrīd savienotas. Viņas, nu, tā kā tuvu, jā, it kā liekas, mēs varam pat viņu ielikt iekšā, bet viņas ir divas atsevišķas līnijas, starp viņām mēs varam redzēt šitādu te, ja? Un tad dēļ tā arī viņš mums, ilustrators var teikt, ka nevaru jums neko te iekrāsot tikai iekšā, jo, nu, nav tālāk, ne. Protams, mums vajadzētu vēl šeit iezīmēt trešo. Jā, un tad, bet te, re, kur redzēt, viņš jau ieraidzīja, ka viss ir ciet. Tā kā te viss ir kārtībā. Re, kur man ir tā. Re, kur viņš ir. Jā, viņš ir iekrāsojis. Līnijas vēl, ko mēs vēl varam ar viņam izdarīt? Mēs varam viņus apvienot, lai viņam nav tie stūrīši, jo tiklīdz mēs ar šeit bildu ar to apvienojām, redzējāt, tur viņš uzreiz viņu aiztaisīja ciet. Vēlreiz taisu soli uz priekšu. Ja, re, kur šeit bildu ar to visu apvienoja. Un tādēļ bija iespēja viņu uztaisīt kā objektu iekšā. Šeit šobrīd viņi nav aiztaisīti, bet mēs varam viņus apvienot ar labo taustiņu, un te ir poga join. Ar šo pogu atkal, kas notiek, mums savienojās šīs līnijas, un tagad šī nav tikai viena līnija, nav divas līnijas, bet ir viena līnija. Tad, ko var izdarīt, var pamēģināt vēl arī tā izdarīt, te pievienot, ja? Plus, ja mums ir kaut kāda līnija no vidus, ok, atkal pārbaudām, ja, re, kur plaknes ir kā nav te. Kas te notiek, tad viņi re, kur nešķirsojas. Nolieku viņu šitan. Iezīmēju. Šeit bildi ar to atkal, redzēt, viņš ir. Tas nozīmē vienkārši kaut kas tur ar tām līnijām nav, ja, nav savienoti. Nepērsojas, pat ja vizuāli tur liekas, jā, ir ok, nu, kaut kas tur nav. Tad vajag vai nu aizbīdīt tas līnijas tālāk, vai nu pamēģināt tad izveidot šeit jaunu, varbūt pat jaunu punktu izveidot tieši tajā vietā, kur viņš čērsojas. Jā, lai viņam būtu vieglāk. Lieku tad izņemt laukā. To jums nevajadzēs. Un tad viņus apvienot. Galvenais atcerēties, ka sākumā ir jāatlasa mezeklis. Jā, un tad viņš ir jāpapīdā. Un tad viņus apvienojam ar join. Un re, kur ir. Jā, tā kā šie tā soļi viņi var palīdzēt. Parunāsim par teksta rīku tagad. Teksta rīks mums re, kur ir te burtiņš, type, 4. no augšas, mēs viņu noklikšķinam. Un mēs varam, tad ir divi varianti. Ja, ja mēs šeit ar viņu noklikšķinam, tad parādās lorem ipsum, kas ir standarta noklusējuma teksts, kurš tiek ievietots, lai jūs redzat, kā viņš izskatīsies. Jums nav viņš vēlreiz jāatlasa, viņš jau ir atlasīts. Ja jūs rakstīsiet pa virsu, teksts tiks ievietots. Re, kur ir. Un ir iespēja arī uzzīmēt taisnu stūri, kurā mēs varam arī ievietot tekstu. Kā jūs redzat atkal šo te apgabalu ilustrators automātiski aizpilda ar tekstu, lai mums parādītu, kā viņš izskatīsies. Ja mums šobrīd nav kaut kāda teksta, mēs varam vienkārši ieklikšķināt iekšā, lai viņš tur paliek, jā, kur mums ir uzreiz gatavs.
Korelī nav tā korelī, kad tu uzvelc, tad tu pats raksti šo tekstu, ja? Bet viņu var aizpildīt automātiski. Šīs automātiski uzreiz jums aizpildē tik, līdz ir uzzīmēts. Tātad divas iespējas. Pirmais vienkārši ieklikšķināt tiek dots teksts. Ja? Šīs teksts vairāk ir domāts nosaukumiem, kādiem maziem teksta gabaliem, citātiem un tad šīm veidam, ja. Lielāki teksti ir domāti jau, lai aizpildītu, lai kaut ko uzrakstītu, ja, body teksti. Ja būs kaut kāds flyers, tad ar nosaukumu būs ar to parasto, ja, un šīs būs jau body teksts, kurš paskaidros vairāk par jūsu pakalpojumu vai pasākumu. Ja jums būs buklets, tad atkal bukleta teksts būs ar šo uzrakstīts. Ja jums būs plakāts, jā, atkal. Jo vairāk teksta, tad mēs izmantojam šo te boksu. Jo viņu var pavilkt uz sēniem, uztaisīt viņu lielāku, mazāku. Mēs varam definēt tādā veidā arī kolonas. Protams, kolonas mēs varam arī automātiski ielikt. Jā, bet šīs te tad viņš izlīdzina uzreiz tekstu. Un, kad mēs palielinām boksu, kurā atrodas teksts, mums teksts paliek tāds, kāds viņš ir. Mums palielinās tikai apgabals, kurā šīs teksts atrodas. Ja mēs to pirmo variantu ar tekstu palielinām, tad mēs palielinām tieši burtus, ja? Ja mēs pieturēsim shift, tad viņš palielināsies proporcionāli. Ja mēs neturam shift, tad viņš palielināsies un samazināsies neproporcionāli. Esiet ļoti uzmanīgi, ja jūs negribat sabojāt izskatu burtiem, tāds, kāds viņš ir noklusējuma, tad ir jātur shift. Ja? Vai arī jūs varat izmantot vienmēr iestātījumus, kuri atrodami pirmkārt pie properties šeit. Jā, tā ir sadaļa character. Jā, ja jūs uzreiz viņu neredzat, tad ir jāparolē mazliet uz leju. Un tad te jūs varēsiet redzēt, kāds jums ir stila fonts. Šobrīd man ir modern, te stāv, te ir regulāri. Es te parolēju vienkārši, kamēr bija pelīti virsū. Un tad te tālāk ir vēl citi parametri. Un to pašu lodziņu mēs varam redzēt arī šeit augšā. Kur te ir character. Ja mēs uz viņu noklikšķināsim, kur viņš te parādās. Tomēr man ir share screen, tad droši vien viņam būs grūti atvērt, kur aizgāja. Jā, un tad vēlreiz fonts, te ir fonta stils. Ne visiem fontiem ir daudz stilu, citiem ir tikai regular, citiem arī ir italic, bold, light, italic, bold, vēl kaut kādi, ja, medium. Uzreiz arī, kad mēs veidojam kaut ko, dizainu, tad mums ir jāpaskatās un jāpapēta, vai mēs tiešām varam izmantot šo fontu, jeb nē. Jūs nevarat vienkārši viņu izvēlēties un tad domāt, ok, kas man tad vajag viņu plānāku. Viņam nav iespējas uztaisīt plānāku. Jā. Jums ir jāatrod uzreiz tāds, un jums galvā ir jāpatur, ka ja jums vajadzēs vairākus stilus, jā, nu tad vajag uzreiz sameklēt tādu, kuru jūs varēsiet izmantot. Jo līdzīgus fontus nav ieteicams izmantot. Labāk paņemt to vienu, kuram ir visa veida stili, nekā piemeklēt līdzīgu, un tad no viņa tur kaut ko izspiest. Tad šeit ir vertical scale burtiem. Ir attālumi. Baseline shifts, tas ir shift no bāzes līnijas, kurā viņš atrodas.
Te mums ir kerning between two characters, pa tu ir uzrakstīts, atcerieties, mums bija, ja, šis parametrs tracking starp visiem burtiem un kerning ir starp diviem simboliem. Tad šo mēs varam arī mainīt, iezīmējot. Tad mums ir leading. Leading ir attālums starp līnijām. Tad šo mēs vairāk redzēsim tieši šajā lodziņā, kā tas mainās. Tam mazliet bremzē. Šobrīd mums ir šeit paraugā 12 punktu lielums burtiem un 14,4 punkti ir leading. Tie 2 punkti ir ieteicamā starpība starp punktu teksta augstumu un leadingu. Ja mēs samazinam, tad, protams, viņš aizņem mazāk vietu un viņš ir vairāk tā kā kompakts, bet nevienmēr viņš tad labi izskatās, nevienmēr. Bet arī jāsaprot, kur tieši mēs viņu izmantojam. Citās vietās, protams, to var praktizēt. Ja viņš būs pārāk liels, jā, tad atceramies, tad viņš var vienkārši pazaudēt savu piederību, jā, ka tas ir viens un tas pēc, ka, piemēram, ļoti lielas atstarpes, jā. Un tad, ja mēs no tālu paskatāmies, tad var likties, ka katra rindiņa ir atsevišķa, jā, viņi nav kopā. Nu, tāpat, kad jūs, nezinu, staigājat par kādu, tad, ja tālu jūs atrodaties, tad liekas, ka jūs neesat pazīstami, jo, ja tuvu jūs atrodaties, tad liekas, ka jūs esat pazīstami, ja? Tas pats arī šeit ar šiem burtiem. Nu, te ir daudz visādi arī citu parametru. Vēl viens parametrs, ko plus mīnus bieži var mēģināt izmantot, tas ir all caps. Taisīt, kad jums ir visi mazie burti uztaisītā, jums vajag uztaisīt visus lielus, nevajag neko pārrakstīt, jā, nevajag kopēt viņu Wordā un tur likt lielus un pēc tam iekopēt atpakaļ, jā. To mēs varam šeit darīt. Ja jums vajag small caps ir tātad tie lielie caps, bet mazo burtu lielumā. Šeit ir all caps, jā, tad šeit ir small caps. Tā mēs varam uztaisīt, lai būtu kvadrātī vai apakšējā indeksi. Pasvītrot, nosvītrot. Šīs te mazās lietiņas mēs darīt. Kas vēl te ir interesants? Kad mēs noklikšķinam šeit lejā meklēt fontu, tad te mēs varam viņus skatīties, un te uzreiz ir parādīts, kā viņš izskatīsies, ja te ir tikai nosaukums. Te zem bultiņas mēs varam paskatīties, kādi viņam ir stili. Piemēram, Berlin Sans ir tikai regular un bold. Skatīsimies Bodoni, arī bold un metallic. Tad rekur viņi visādi dažādi, bukam tikko, regular, italic, bold, italic, ja? Un rekur kā viņi izskatās. Tad visiem būs kaut kas savs. Citiem, kam nav šis svītriņas, viņam ir tikai tas, ko jūs redzat, ja? Tikai šīs stils un viss. Jūs nevarat uztaisīt viņu boldā, jūs nevarat viņu uztaisīt medium un tā tālāk. Un šeit ir filtri. Filtri mums palīdz izvēlēties to fontu, kuru mums vajadzētu. Nu, piemēram, es zinu, ka mums vajag uztaisīt kaut kādu modernā stila flyeri, un man ir jāizmanto moderns stils, tas nozīmē bez grotiskiem, un tad es varu uz kāda burta pamata tad izvēlēties. Tātad šie ir ar grotiskiem, jā, šitie ir bez. Tad es skatos, kurš stils man ir vajadzīgs. Es gribu kaut kādu šādu parasto.
Jā, un tad caur klasifikācijām mēs varam izvēlēties, un tad mums pie stila viņš var iedot, kādi mums atbilst. Piemēram, šāds M ir šiem te fontiem. Nosaukumi šobrīd mazliet ir nosegti, ja? Bet nu kā ir? Vai, nu, piemēram, jūs zināt, ka jums vajag tur treknus burtus, heavyweight, jā, un tad jūs varat izvēlēties, kur heavy. Uzreiz jums iedod, kur mums varam paskatīties. Nu, re. Tātad šīs filtrs, viņš vienkārši var palīdzēt, var atslēgt. Tiklīdz mēs visu atslēdzam, tad mēs redzam visus fondus pieejamus. Jā, un tādā veidā mēs varam ātrāk piemeklēt vajadzīgo, nevis tur skatīties cauri tur visiem fontiem, ja jūs izvēlaties to vienu, ko jūs meklējat. Šeit arī, kā jūs redzat, ir regular X-height, normāls augstums burtiem. X-height, atcerieties, H burtiņam ir rokas un kājas tur šo bāzes līniju. Bet ir arī tādi fonti, kur tas X-height viņš ir mazāks, jā. Un tad, kur šiem burtiem būs mazāks, jā. Tad, ja mēs izvēlēsimies vairākus fontus 12 punktu augstumā, visi šie trīs viņi atšķirsies, jā, jo šim ir low X-height, šim ir regulārais un šim ir high X-height, ja viņš ir augstāks. Redziet, te, kur uzreiz palielinājās burti, kur regulārais un kur maziņā. Redziet, viņi paši par sevi jau mazāk izskatās. Tad šeit vēl ir tā kā kontrasti. Lieli vai mazi. Te ir width. Width ir platums, jā, burtu platums. Pāris burtu platums vai, piemēram, ka viņi ļoti saspiesti, jā, šeit ir saspiesti burti. Bet ir regulāri, jā. Es parasto ieslēgšu un tad paplašināt, ja. Ir tādi, kur var uztaisīt, lai būtu tikai lielie. Principā, protams, jūs varat vienkārši ar lieliem rakstīt, kā šīs tāds nav baigi noderīgs. Nu, re, šeit ir lightweight, regular, heavy. Tad, ja jūs zināt, ka jums tieši bold vajag, jā, tad to kāds slēgt. Jā, un re, kur visi ir tagad doti, kam ir trekni burti. Un tad jūs vienkārši skatāties, kas jums patīk. Piemēram, vajag ekstra, bold, un tad jūs to arī izvēlaties. Nu, ne. Šo droši izmantojiet. Šis ir ļoti labs character filtrs, jā, meklētājs, kurš jums palīdzēs ātrāk atrast to, kas jums ir vajadzīgs, kas jums piestāvēs labāk. Un, protams, nebaidieties nokopēt un pielikt klāt dažādus variantus, un tad, lai jūs varat izvēlēties, nekā strādāt tikai ar vienu, ja? Šeit ir poga paragrafa blakus, tad character, viņš ir tieši par burtiņiem atbildīgs, ja? Cik burti kopā atrodas, cik tālu atrodas, cik lieli vai mazi, kāds stils, ja? Paragrafs jau strādā ar paragrafu tekstiem, ar vairāku rindiņu tekstiem. Jā, un tad šeit mēs varam izlīdzināt. Te ir rekur 3 varianti, pie kreisās maliņas, pie labās pa vidu. Šeit ir mazliet vairāk, te vēl arī justify iespējas, kuras var izmantot. Var pielikt klāt bullet points, var pielikt klāt sarakstu, un te ir attālumi no kreisās maliņas vai labās maliņas, ko arī var pielikt klāt. Šeit arī kur izņemti zemāk, jā, tad bullet pointi un saraksti. Burtiem arī varētu būt stroke. Stroke mēs varam arī mainīt.
Bet šis šobrīd ir teksts. Ja? Tas nozīmē, ka mēs varam ieklikšķināt iekšā un te kaut ko pamainīt vai pierakstīt. Ir tā, ka ja jūs pārsūtāt savu dokumentu kaut kur citur, kur pēc tam jūs strādājat uz cita datora, tad fonti var arī, ja viņi ir tādi paši, un, piemēram, arī citam varētu būt tie paši, viņi var mazliet atšķirties. Ja jūs sūtat uz druku, tad, protams, labāk uzreiz PDF dot, vai arī var pārvērst tekstu līknēs. Tad jūs pasargājat savu darbu no tā, ka jums kaut kas tiek pazaudēts, jā, kaut kāds parametrs iekšējais vai kaut kāds tur izskats, jā. Un arī mēs varam strādāt ar burtiem kā ar līnijām, kā ar punktiem, kā ar objektiem, pārvēršot viņu par līknēm. Tad šeit type, tas ir šeit slēpjās opcijas, kuras jūs varat izmantot strādājot ar tekstu. Un arī ir iespēja pārvērst šādu tā kā nosaukuma tipa tekstu par area type. Ja? Tur, kur redzēt, viņš tagad piedāvā convert to area type. Noklikšķināju un rekur uzreiz man tad parādījās apgabals, kurā es varu rakstīt. Ja? Convert to point type. Atpakaļ, rekur tas ir point type. Ja? Šādi ir nosaukumi angļu valodā. Tad point tekst un paragraf. Tad pierakstīšu point type. Un šeit ir area type. Un šo mēs tagad pārvērtīsim līknēs. Ups. Līknēs. Ok, es tagad ar taustiņam ieslēdzu šitās te show hidden characters. Ja, netīšām, kad alt I gribēju garumzīmi uzlikt ar altu, tad pieslēdzās šeit show hidden characters, ja? Es viņus izslēgšu. Ja gadījumā viņi jums arī parādās, tad caur type, kur šeit jūs varat viņus ieslēgt, izslēgt, ja? Nu, re. Un līknēs mēs varam pārvērst tekstu caur type un create outlines. Keep Ctrl O, create outlines. Un tagad vairs šīs nav teksts. Tas ir līknes. Mēs varam to pārbaudīt pie slāņiem. Tā šeit jūs varat redzēt. Jā, arī kur mums ir grupiņa. Un ja mēs atvērsim, paņemsim Direct Selection Tool, jūs varat ieraudzīt, ka arī kur mūsu teksts. Tagad vairs nav teksts. Bet viņš ir burtiņiem. Un pie tām, ka mēs varam pat viņu nopaļot, varam visu, ko interesantu darīt. Ok. Uzdevums uzrakstīt 3 veidus. Uzrakstīt point type tekstu, uzrakstīt area type, nokopēt viņus blakus, pārvērst viņus atpakaļ, tā kā point type par area type par point type, un tad uzrakstīt vēl vienu tekstiņu. Jūs varat uzrakstīt vai no savu vārdu, jūs gribat, vai arī
ilustrators, piemēram, ja? Un tad viņu pārvērst līknēs un modificēt smuki. Tās var izpausties visādi, ja? Tā ir vienkārši jūsu fantāzija. Uzrakstīt tekstu. Ja? Šie ir burti. Rekur. Viņus mainīt. Varam pie kaut ko vēl ievietot. Un nokopēšu viņu. Tad, ja es gribēšu tagad uzlikt viņam gradientu, man tas nesanāks. Es varu te uzlikt tikai vienu krāsu kaut kādu, ja? Bet, ja tomēr mums gradientu vajag uz tekstu, kuru mēs varam mainīt. Ja, jo, protams, mēs varam arī viņu nokopēt un pārvērst līknēs, un tad viņam uzlikt gradientu. To mēs varam. Ja, tagad tas vairs nav teksts, ja, tagad tas ir grupiņa ar objektiem. Nu, un rekur, tad mēs uzlikam. Bet, ja es vēlos tomēr arī modificēt šo tekstu, tad mēs varam aiziet uz Appearance. Window Appearance. Un šeit mums būs jāizveido vēl viens fill. Un šim te filam mēs varam iedot gradientu. Un tagad, kā jūs redziet, kur mums ir burti, ja, ir gradients, un es varu viņu mainīt. Pamēģiniet. Tagad apskatīsim tekstu, kurš ir uz līknēm. Pieņemsim, ka rekur mums ir līnijas, ja? Un mēs vēlamies tekstu uzlikt virsū. Mēs ņemam teksta rīku. Un šeit ir, ja mēs paturēsim šo te lodziņu, tad te ir type on a path tool. Un tad mēs viņu paņemam un noklikšķinam uz līnijas. Redziet, man parādās kursor ar path. Noklikšķinu. Atkal mūsu mīļākais lorem ipsum, jā, ir gatavs aizpildīt visu mūsu apgabalu un palīdzēt mums saprast, kā teksts izvietosies. Un re, kur viņš ir virsū. Kas notiek? Bams, un mums pazūd pats mūsu posms, uz kuru mēs rakstījām, pats objekts, ja? Ar šo tad esiet uzmanīgi. Ja jums vajag, lai tas aplis tomēr ir, jums būs jākopē. Nu, piemēram, uzzīmēšu vēl vienu. Un es viņu nokopēšu tagad Ctrl+C. Es uztaisīšu Ctrl+C, un tad pēc tam mazliet vēlāk es viņu iekopēšu iekšā ar Ctrl+F pogām, kā forward. Tātad es ņemu tekstu, type on a path, rakstu tekstu, izēlaukā, un tad Ctrl+F, es lieku viņu pa virsū turklāt, un rekur tad man liekas, ka viņš ir virsū, ja? Jo tad, kad mēs vienkārši pieliekam tekstu, tad viņš paņem viņu kā savu ceļu, ja? Bet viņš vairs nav pieejams mums kā objekts. Ja ir līnija, mierīgi varam rakstīt pa līniju. Tā. Jā, garumzīmes te nav. Ok, lai ir angliski. Tā kā mēs varam rakstīt
uz visa veida līnijām. Atstāšanu šeit. Ar dubultklikšķi mēs varam ienākt iekšā. Ceram kaut ko te pamainīt. Tad mēs varam, kad mēs noklikšķinām, skatīties, te ir tādas svītriņas. Ir 3 svītriņas. Un divām ir bultiņas. Redziet, tagad pie vienas pienāku, pie otras pienāku, un te ir tādas bultiņas labi pa kreisi. Un šitā ir viduslīnija. Šeit arī tas pats būs. Viena līnija, otra līnija. Un te ir vidus. Tad ar viņām mēs varam bīvīt. Un novietot mazliet precīzāk tā kā to tekstu. Jā, šeit viņš iet tā kā no šīs te pusītes. Jo, ja jums vajag viņu pavilkt, jā, tā ir tā iespēja, kā jūs varat to izdarīt. Bam, un tad jūs viņu pārvietojiet. Šādi. Nocentrēt. Ja? Centrs uzreiz mums ir starp šīm tā kā līnijām. Tādā veidā mēs viņu nocentrējam. Šis nav vieglākais, jo būs sākumā grūti iespējams viņus pēķert un pareizi viņus tur atlasīt. Ja? Redzēt, viņus ir ļoti smalki tur. Re, kur viena, re, kur otra. Un tad tā, kura skatās pa labi, tur ir tas sākums. Tā, kura skatās pa kreisi, tas ir tas beigas. Un šitā ir viduspunktiņš, jā. Aiz viduspunktiņa, tad mēs varam viņu bīdīt visu pilnībā. Okay. Rozā līnija parāda centru. Un tā kā es bīdu tagad centrālo, tad viņš arī pret centrālo līniju man parādā. Šis re, kur būs centrs starp visu, jā. Un vēl viena lieta, ja mēs vēlamies viņu pavilkt uz otru pusi, lai viņš skatās. Nu, te tad mums būs jāienāk pie properties. Tam ir aizvērta, laikam. Jā, te mums atkal ir mūsu fils, strokes, opacity, viss, ko mēs vēlamies pie karaktera atkarībā ar viņu varbūt pastrādāt. Jā, to mēs varam šeit un te arī mainīt. Protams, var taisīt spoguļattēlus ar spoguļattēla rīku. Tā, kaut kur mums pazuda viens rīks. Lūdzu, ietradīšu. Ok. Izmēģiniet lūdzu pagaidām šo. Jā, tad uzlieciet virsū uz apļa, novietojot viņu centrā. Tad novietojot uz apļa, novietojot viņu pie kreisās maliņas tekstu. Un tad vēl vienu variantu uztaisiet. Pie labās maliņas arī.
Ja, tā kā šeit pie labās maliņas, tā kā centrā, pie kreisās, un tad uz vilīšiem teksts. Tad jūs varat viņu pārvilkt ar šo te svītriņu, pavilkt uz leju, ja? Un ja viņš būs iekšpusē, tad viņš skatīsies uz jums. Ja viņš būs ārpusē, tad viņš skatīsies uz citu pusi. Redzēt? Viņš būs atkarīgs no tā, kurā tieši vietā viņš atrodas. Un tad ceturto jūs uztaisiet, lai būtu pa vidu lejā, ja? Tekstu. Tātad, kur mums, kad mēs veidojam objektu, ja, un viņš paliek daļa no ceļa, ja, tas nav viss, ja, tas nav pabeigts vēl darbs. Mums vēl viņš ir jāsataisa, lai viņš būtu vienkārši kā teksts, ja. Un mums ir jānoklikšķina object un expand. Citreiz ir expand, citreiz ir expand appearance, ir pieejama pogā. Tad, ko viņš dara? Viņš jūsu objektu tā kā pārvērš līdz galam, līdz tā kā tam objektam, kurš ir pilnīgi gatavs, ja? Un tagad šīs objekts ir, kur ir pilnīgi gatavs, viņam vairs nav nekāds tur vēl papildus līnijas iekšā, ja? Protams, jūs nevarat viņu mainīt, bet tad, kad jums ir pabeigts jau dizains, tad mēs taisam to expand. Jo šādā veidā mēs tā kā viņu pabeidzam, ja? Un tagad viņam nevalkās nekādas lietas, nekādi lieki elementi. Bet visu var iezīmēt, pieņemsim, es tur salieku vairākus tos apļus tā kā vienu vietu. Es viņus varu visus iezīmēt un tad nospiest to tur, lai viņi visi paliek mierā. Jā, var. Var?